Šajā video mēs kopā ar jums izbrauksim ar Volkswagen ID3. Šis ir identisks auto, kāds ir šobrīd CSDD eksāmenēs, ja kārtos jau tas automātiskās pārnesuma kārbes. Tad šis ir elektroauto, un ar šo auto izbrauksim nelielu maršrutiņu, tādas pāris sarežģītākās vietas, kas atrodas mums šajā apkaimē. Atkārtosim kaut kādas lietas kopā, kāds varbūt kaut ko jaunu iemācīsies un tā. Ok, tad šai mašīnai, lai mēs ieslēgtu drive, tad kur mums ir šāds te kloķīts, pabīdot uz priekšu, mēs redzam, mums ir drives, pavalkot uz sevi. Mums ir revers un automātiski aktivizējas kamera, un iespiežot šeit iekšā, mums ir parkings. Tad slēgsim iekšā drive, pārliecināsimies par drošību, vai viss ir brīvs, pagriezieni mums slēdz tāpat kā visām mašīnām šeit uz augšu. Redzam, ceļš ir brīvs un viegli spiežam gāzi. Tātad elektroauto šim, kas ir tā kā interesanti, tas, kad, ja jūs būsiet pieraduši pie tā, kad atlaižot gāzi sākas, pareizāk atlaižot bremzi sākas šī kustība, tad šeit atlaižot bremzi tā kustība nesāks, ja ir aktivizējies auto hold, un ir jāspiež gāzīt. Tātad slēdzam labo pagriezienu, pārliecinamies par drošību, skatāmies, vai viss ir brīvs un varam izbraukt. Par pašu mašīnu es teiktu, ka tiešām tāds ļoti ņiprs, dinamisks auto, ar kuru es pat teiktu, ka ir diezgan viegli manevrēt un diezgan labi izvēle CSDD, jāsaka, tāpēc, kad pirmkārt viņš ir ērts, ar viņu ir ērti dažādos mazos krustojumos, izgriezties precīzi, un tāpat laikā viņš ir tiešām tāds ļoti ātrs, žiparīgs, un tas atkal palīdz iekļauties krastielās, visādās zaķu salās un tā tālāk. Tātad skatāmies, vai mums nav gājēji, redzam, gājēji mums nav. Tālāk, regulējumā krustojumā mēs griezīsimies pa kreisi, tad pārliecinamies par drošību, pārkārtējamies uz kreiso joslu. Šajā krustojumā kursanti diezgan bieži mēģina izbraukt aizsegā. Šobrīd trolejbus mums izveido aizsegu, bet ne tik lieli, ja mēs viņam būtu tuvāk un nepamana pretīm braucošos. Un arī gājējs mums šobrīd ir jāskatās stāvot šobrīd šeit. Tad, ja gadījumā ies pāri gājēji, mēs vēl neuzsākam manevru izpildi. Tad te bija svarīgi pamanīt to, kad mums tad sākās zona 30. Arī šajā automašīnā mēs redzam, ir tas zīmju atpazīšanas funkcija, bet nevienmēr viņi strādā tiešām korekti. Tā kā uz to paļauties es neiesaku. Tad arī pirms manevru jau laicīgi pārliecinos, vai nav gājēju, pretīm braucošo mēs jau redzam, tad nav. Un esam nonākuši pie Elijas ielas krustojuma, tad izbrauksim, protams, kreiso manevru, tas mums ir tāds populārākais eksāmenā. Tātad saulēcīgi jau būšu ieņēmis kreiso malā, jo šeit jau laikus mēģinam nomest to ātrumu, tāpēc, ka tur tās ieplakas tiešām ir ļoti tādas izteiktas izveidojušās. Tāpēc būtu tomēr svarīgi. Rekurviņš mums rāda 50 km/h jau samaloja, tā kā, jo 30 beidzās tikai te augšā. Tad pārliecinamies par drošību, te mums ir iespēja, viņš ir pietiekoši tālu. Ļoti ērti īstenībā ir izveidot precīzi trajektoriju ar šo mašīnu. Redzam, tramvaja nav. Varam braukt. Izbrauksim droši vien Zaķu salu. Es domāju, to ieskrējienu. Tas mums visiem interesē, jo tā ir tāda ļoti populāra lieta. Lieta, bet vieta. Tad skatāmies, viss ir brīvs. Un tad šeit, ja neko mums eksāmenā nesaka, taisni mums ir braukt pa saltiltu. Arī, ja reizēm ir ļoti intensīva satiksme, atcerieties, citreiz kursanti tiešām skatās ar ļoti intensīvu satiksmi, bet tāpat mēģina tā kā izbraukt un beigās šķērso saliņu vai tur pamaisi kādam, tad ja nu gadījumā kas un tiešām ir tik ļoti pilns, tad mēs drīkstam tādā situācijā apstāties pašās beigās un pēc tam sameklēt iespēju. Tad uzņemam 70 km/h, pārliecinamies par drošību, pārkārtosimies uz labo malējo joslu, jo mēs krustojumā brauksim pa labi virzienā uz Zaķu salas krastmalu, un tad pa otru pusi mēs uzbrauksim augšā, mazliet izbrauksim vēl pāris krustojumus, lai jūs arī redzat, kā tad ir braukt ar šo te automašīnu. Manas pirmās tiešām tādas domas ir, kad ir tiešām ļoti ērts, forši tas, ka viņš ir maziņš, līdz ar to jums ir vēl ērtāk eksāmenos, tā kā priekš eksāmeniem pat, es teiktu, foršāk izvēle nekā agrāk, pieņemsim, bija Golfi,
Jā, tīruks vēl arī šobrīd ir uz automātiskās, bet viņi vairs nav daudz. Un ar šo ir vienkārši daudz praktiskāk un ērtāk. Tad labais pagrieziens un pirms tam labais spogulis, laicīgi vērtējumi, vai mums nav gājēju. Man patīk arī paskatīties vēlreiz pār plecu, vai tiešām kāds neparādas. Un šeit jau redzat, es ļoti saulaicīgi vērtēju galveno ceļu. Vairākas reizes skatos un iesaku jums to darīt arī. Tāpēc, ka arī nesen bija situācija, kur kurstens paskatījās vienreizi. Pa tām dažām sekundēm tā situācija jau pamainījās, un līdz ar to viņš, diemžēl, kļūdījās. Jo automašīna mainīja joslu, un viņš tajā brīdī izbrauca no mazāk svarīga ceļa. Tā kā arī saulēcīgi, kur te vērtējam galveno ceļu. Kā redzam, mums tie koki mazliet traucē, bet ja saulēcīgi sāk skatīties, tad nav tik traki. Nu, un tad mīļais ieskrējiens no Zaķu salas. Šeit vienmēr iesaku nesasteigt, nedariet to, jo sākumā tā redzamība, viņi ir pārāk tomēr slikti, lai to pamanītu. Līdz ar to būtu foršāk lēnītēm pieripināt, tiešām novērtēt, nepārbraukt pār tai apstāšanās vietai, lai mums paliek ieskrējiens. Tad, ko mēs redzam, pēc viņu viss ir brīvs. Un dinamiski iespiest gāzi. Protams, arī nepārspīlējam, bet mēģinam to ātrumu tiešām uzņemt saulēcīgi. Ja mums tur aiziet līdz plus 5 kilometriem, tas arī nekas tāds traks nav. Tad tagad mēs brauksim Daugavpils virzienā. Eksāmenā tad var teikt arī komandas pēc virzieniem. Tas nekur nav pazudis. Protams, ir šis brauciens pēc veiza, pēc navigācijas kādu brīdi. Tad laicīgi samazinām ātrumu pirms zīmes. Bet tas, kad ir ieviests šis brauciens pēc veiza, tas nemaina to, kad jums var pateikt, pieņemsim, brauksim virzienā uz Daugavpilu vai uz Siguldu vai kādu citu pilsētas nosaukumu. Un tad mēs vērtējam zīmes un skatāmies, tad, kur mums tas virziens aiziet. Šeit mēs tad apbrauksim šo automašīnu, samazinām, protams, arī ātrumu. Un pēc tam pārkārtosimies atpakaļ uz labo stāvokli. Šeit kursanti diezgan bieži pieļauj kļūdu to, ka brauc pa vidu, bet šeit mums ir divas joslas, līdz ar to mums ir atturs vai nu labajā vai kreisajā precīzi. Bet, protams, ieteikt labāk to darīt labajā, jo kreisā tāpat sašaurināsies. Tātad tagad mēs laicīgi vērtējam galveno ceļu, redzam, viss ir brīvs, uzņemam jau dinamiski šos 70 km/h, un tagad mēs regulējumā krustojumā apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā. Tā kā jau laicīgi, kā redzat, vērtēju kreiso spoguli, pārkārtojos uz vidējo, pārkārtošos arī uz kreiso malējo, pārliecinoties par drošību aklajā zonā, saulaicīgi samazinu ātrumu, lai neiekrīt uz šiem 50 km, ko diezgan bieži kursanti izdara. Un tagad, lai apgrieztos, mums jāņem pats kreisais malējs, un kas te ir svarīgi? Dēļ rīkojuma zīmes braukt taisni, kas darbojas uz pirmo brauktuvi, mēs nevaram griezt šeit tuvākajā brauktuvē. Tātad nevienā no joslām. Griežam šeit, otrajā brauktuvē, ieteiktu to darīt uz kreiso joslu, bet varat darīt to arī uz labo. Uz kreiso es labāk grieztos tāpēc, kad pretējiem ir papildu sekcija un viņi var griezt pa labi, tad lai viņiem vienkārši paliek labā josla, mums kreisā, un līdz ar to neveidojas kaut kādas tādas liekas nesaprašanās situācijas. Tātad tagad mēs iekļausimies satiksmē, un redzam, šobrīd viss ir brīvs, dinamiski uzņemam ātrumu, cenšamies tātad braukt dinamiski. Un tagad mēs brauksim virzienā uz Lašplašu ielu, tad es jau laicīgi pārliecinos par drošību, pārkārtošos uz labo malējo, šeit arī laikus samazinām ātrumu, lai neiekrītam uz šiem 50 km/h. Tās tādas tipiskās īstenībā vietas, kur kursanti tomēr kļūdās. Tagad brauksim krustojumā pa labi, tad jau laikus vērtēju labo spoguli, skatos, vai šķērsojumās brauktuvs nav gājēju. Redzam, gājēji nav, vērtējam, vai nav uzstādīts vēl kaut kādas zīmes par ātruma ierobežojumu. Un šeit mēģinam meklēt tālāk, kur ir tā apmalīte, lai mēs precīzi veidojam šo trajektoriju. Tad priekšā mūs sagaida vienādas nozīmes krustojums. Mums būtu jādod ceļš tiem, kas brauc no labās puses, braucot taisni. Labo puses arī saulaicīgi vērtēju, bet es arī iesaku paskatīties uz kreiso, jo reizēm tomēr ir tā, ka vadītāji nav sapratuši to, kad
kādā veidā ir jādod ceļš un veidojas bīstams situācijas, un jums ir jāspēj tas eksāmenā novērtēt un arī reaģēt. Tātad citu ceļu satiksmes dalībnieku rīcību prognozēšana. Tagad mēs krustojumā brauksim pa kreisi, un šeit ir diezgan amizanta vieta, kā jūs redzat, automašīnām ir atļauts stāvēt labajā pusē, bet tāpat laikā mums ir uzstādīts zīme virziena joslās, ka mums ir jāgriežās no labās braukšanas joslas, tāpēc šo te stāvokli mēs ieņemam tā kā iespēju robežās, bet loģika šeit pazūd, jo tramvajs tāpat garām netiktu. Tā kā, tiešām tāda ļoti dīvaina vieta uztaisīt, es nezinu, kāpēc nepagarināja tur to zīmi. Nevis nepagarināja, bet neuztaisīja tā, ka tur nevar stāvēt. Un vienkārši pēc tā krustojuma tad atļaut stāvēšanu. Tagad mēs griezīsimies pa labi, redzam, gājēji mums nav, izpildam raiti manevru un cenšamies arī dinamiski uzņemt šo te maksimāli atļauto braukšanas ātrumu. Tad, ja mēs redzam, ka pārējai mums ir palikusi nepārredzama, kas mazliet viņi ir, tad nedaudz atlaižam gāzīti, viegli samazinam, līdz mēs iegūstam redzamību un redzam, ka tiešām viss ir kārtībā, ka nav gājēji un mēs nekādu bīstamību neradīsim. Tagad arī atkal palielinam ātrumu. Līdz +3, +4 tajās robežās mēs vēl tā kā varam braukt, cenšamies lieki, protams, tur nepārsniegt visu laiku, tur nezinu, +5, +6 vai vairāk, jā. Tad, jo +10 mums jau stabili skaitīsies lielā kļūda, bet arī mazās kļūdiņas mēs salasīsim, tad, ja mēs tur sistemātiski pārsniegsim +6, +7. Tad veiksim kreiso manevru, pārliecinamies, vai nav gājēju, precīzi griežam savā joslā. Redzam, mums tuvojas pretīmbraucošais, tāpēc es jau palikšu, bet laikus ieslēgšu kreiso pagriezienu, ja gadījumā man būs kāds aizmugurē, lai viņš zina, kad es vēlos apbraukt tās mašīnas. Un šeit nepārtraukto mēs drīkstam šķērsot, jo mēs vienkārši esam spiesti to darīt. Kursantu šo te reizēm apjūku, bet viss ir kārtībā, jo tā situācija vienkārši mums to piespiedu darīt, un mums citu variantu nav. Tā. Tagad mēs pagaidām esam pretējā joslā, tad mums ir jāvērtē, vai neparādas kāds pretīmbraucošais, un tam būtu jādod ceļš, un šeit arī atgriežoties mēs drīkstam šķērsot nepārtraukto, tas mums arī ir jādara, jo mums ir jāatgriež savā braukšanas joslā, jo tomēr nereti arī ir tā, ka kursanti apjūk, un dēļ tā, ka viņš redz, kā viņam būs jābrauc pāri nepārtrauktē, un viņš paliek beigās pretējā, kas ir rupja kļūda. Tā kā droši šķērsojam šīs tā līnijas, ar to viss ir kārtībā. Un tad tagad mēs krustojumā nogriezīsimies pa labi. Jau būtu labi vērtēt, kas tad notiek uz ceļa, un mēs redzam, ka labajā pusē mums ir velo josliņa, tāpēc es jau saulēcīgi vērtēju labo spoguli, samazinam, protams, attiecīgi ātrumu pirms pārējas, jo viņi arī nepārredzama. Skatāmies gājējus, velosipēdus, gājējus uz šķērsojumās un izpildam manevru. Tā kā par šīm te nepārtrauktēm, tā kā mēs esam spiesti, par tām mums nav jēgas satraukties. Un tagad pārkārtējamies atpakaļ savā braukšanas joslā. Un tagad mēs uztaisīsim apgriešanos braukšanai pretējā virzienā ceļa posmā. Tātad labais signāliņš īsi piestājot malā. Skatāmies, neviena nav. Slēdzam kreiso pagriezienu, griežam stūri līdz galam, veicam kustību uz priekšu. Slēdzam atpakaļ gaitu iekšā, griežam stūri līdz galam pa labi, un te jau mēs varam izmantot kameru, tātad sarkanā līnija paliek mazliet pirms apmalas. Mašīna ir maziņa, tā kā manevra ar viņu tiešām ir veikt ļoti ērti. Tad apbrauksim. Un pamēģināsim noparkoties paralēli aiz vienas automašīnas, kā tad mēs to daram. Tad skatāmies mazajā logā, lai mums pa vidu aptuveni ir viņa stūris, ir ok. Sagriežam riteņus līdz galam pa labi un slēdzam tātad atpakaļ gaitu iekšā. Tagad mēs varam ļoti ērti izmantot kameru, lai zaļais stūrīts paliek pirms apmalas. Tātad šis te zaļais labais stūrīts ir pirms apmalas, mazliet rezervītas vienmēr iesaku atstāt. Un tagad skatāmies, lai šis te sarkanais stūrīts arī paliek pirms apmalas, lai mums ir neliela rezerva. Un griežam līdz galam pa kreisi. Tālāk veicam lēnu kustību. Ja gadījumā mēs pieskarsimies pie apmalas, tad lai tas ir saudzīgi. Lūk, lēnītēm pieskārāmies, sagriežam līdz galam pa labi.
Ieslēdzam draivu, pabrauksim pavisam nedaudz uz priekšu. Un tad vēl viena korekcija uz aizmuguri un būsim noparkojušies. Un esam iebraukuši parkinga vietā, varam iztaisnot riteņus un ieslēgt parkinga režīmu. Tālāk, lai izbrauktu, protams, mēs slēdzam draivu, pabrauksim mazliet uz priekšu, jo mēs esam nedaudz jau pieskārušies pie apmales, tad mums no viņas ir nedaudz jātiek prom. Un tad slēdzam reversu, paskatāmies spogulīti arī, kas notiek ar apmali. Ok, tajā mums pietiks vietas, pārliecinamies par drošību aklajā zonā, slēdzam draivu un braucam ārā. Un tagad vēl ar jums izbrauksim divas tādas vietiņas, kur kursanti tomēr nereti iekrīt. Tad šeit mums ir nepārdzama pārējais, jau mazliet samazina, slēdzam labo pagriezienu, pārliecinamies, vai tiešām nav gājēju, vērtējam kreiso pusi, redzam visi kārtībā, varam izbraukt. Un te bija svarīgi pamanīt to, ka mēs atrodamies uz vienvirziena ielas, jo šī ir tā viena no vietām, kad ja pārējās automašīnas nav, kursanti tomēr nereti paliek labajā un kreiso pagriezienu veids no labās, bet tad mums jāņem kreisais malējais. Tad pēdējais, kas mums par to atgādina nepamanījām zīmes, ir tas, ka šķērsli mēs varam apbraukt no abām pusēm. Un tad šeit mēs vērtējam, vai nav gājuši šķērsāmās brauktuvas un varam izpildīt manevru. Tad te mums ir nepārdzams krustojums, tāpēc saulaicīgi jau vērtējam labo pusi, redzam visi kārtībā. Un tagad krustojumā mēs brauksim pa labi un aizbrauksim līdz vēl vienai tādai viltīgai vietai. Priekšā mums ir tas krustojums, kurā mēs izpildīsim kreiso manevru, kas šeit ir svarīgi. Pamanīt to, ka ir uzstādīta zīme, ka šķērslis var jābrauc pa labu pusi, tad mēs nekur šeit griezties pa kreisi nedrīkstam. Tas arī ir tas, uz ko kursanti diezgan nereti iekrīt. Tālāk, griežoties pa kreisi, mums ir jāturās gar labo malu, trajektoriju veidojam šeit pašās beigās. Ja gadījumā mums brauc pretīm braucošie, tad mēs paliekam šeit, lai dotu tiem ceļu. Ja gadījumā tur stāv kāda mašīna, tad mēs arī paliekam šeit, sagaidām līdz viņa aizbrauc un tikai tad braucam uz priekšu, veidojam precīzu trajektoriju. Un kas te ir svarīgi, tad mums ir uzstādīta stopzīme, izpildam aptuveni metru pirms sliedēm, bet uztaisam fiksētu stopu. Jo te ir slīpumiņš uz leju un nereti paliek tā, ka kursants tā kā sāk bremzēt, bet neapstājas līdz galam un aizbrauc beigās kustībā. Un, diemžēl, tā eksāmenā būs rupja kļūda. Tā kā esam lūdzu uzmanīgi un neiekrītam šādā veidā. Un tad mēs vēl apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā ceļa posmā. Tad, lai to izdarītu, jau pārliecinos par drošību labajā spogulī. Tad skatos, neviens nav. Slēdzam kreiso pagriezienu, sākam kustību uz priekšu, apstājamies, slēdzam reversu, sagriežot stūri līdz galam pa labi, pārliecinamies par drošību un vērtējam kamerā attālumu, slēdzam atkal draivu un pabeidzam manevru. Un tagad apskatīsimies, kā mēs ērti varam noparkoties aiz vienas automašīnas paralēli. Šāds manevrs mums arī eksāmenā var būt jāizpilda. Es ieteiktu, tad sāksim visu no sākuma, es ieteiktu tad pabraukt pat varbūt mazliet tālāk, nevis lai mazajā lodziņā pa vidu, bet jau pat rekur lielā loga sākumā parāda šis te viņa stūris. Sagriežam riteņus līdz galam pa labi. Izmantojot kameru, mēs skatāmies, lai zaļais stūris mums paliek pirms apmales nedaudz ar rezervīti. Ir ok, iztaisnojam riteņus, skatāmies, lai sarkanais stūris mums paliek mazliet pirms apmales ar rezervīti. Ir ok, griežam stūri līdz galam pa kreisi. Un rekur mēs jau lēnītēm braucot uz aizmuguri redzam, ka mēs diezgan precīzi ievietosimies šajā te vietā. Daram to lēnām, jo, ja gadījumā mēs pieskarsimies pie apmales, lai tas ir saudzīgi, jo lēnītēm viegli pieskarties pie apmales mēs tad drīkstam. Ja?
Un pakoriģēšu automašīnu, pabraucot uz priekšu un būsim arī noparkojušies. Nu tālūk. Un pabeidzot parkošanos, slēdzam parkinga režīmu. Tā kā ļoti īsā laikā ātri mēs varam noparkoties pēc arī šīs parkošanās sistēmas. Galvenais ir to sākumu uztaisīt pareizu, tad aptuveni pusmetrs līdz metrs no tās mašīnas. Laikam labāk taisat metru, tā būs drošāk. Un tad mēs skatāmies labāk, nevis lai mazajā logā ir pa vidu, bet vairāk šeit uz to lielo logu, jo jums ir ļoti daudz vietas uz aizmuguri. Tas nozīmē, ka ar to jūs kļūdīties nevarat. Bet, ja jūs to stūri palaidīsiet, piemēram, vairāk uz turieni, tad kas sanāks? Tā, ka jūs griezīsiet priekšu iekšā, jums tā priekša neies iekšā un viņa sāks traucēt tas kreisais viņa stūris. Tā kā labāk, par cik ir vietas daudz uz aizmuguri, pabraucat bišķiņ tālāk, var pat palaist arī pat lielajā logā kaut kur pie puses. Un tad jūs vienkārši iegūsiet lielāku intervālu, tā kā jūs griezīsiet šo te priekšu iekšā. Nu tālūk. Tā kā ar šo arī video beigsim.